Labrīt visiem! Pēc šī rīta video, ko es ieliku, pēc video, ko man atsūtīja cilvēks par to, tā kā kristīgo dogmu, par elli un visu to pārējo, man ienāca šāds komentārs, un es saprotu cilvēka pārdomas, ja? Jo es pat esmu bijusi kristietībā, tas bija Anglijā, gadus 10, 12 atpakaļ. Es izgāju ārā no kristietības, jo es redzēju melus un kontroli, naudas, varas kāri, pilnīgi sātanismu, redzēju tai baznīcā un nevarēju saprast, kā tad šeit ir savādāk nekā tur pasaulē. Jo es biju jauna kristieta toreiz un ļoti vienkārši izjūtu tās izmaiņas pati sevī, kad es sāku vērsties pie Dieva nopietnāk, ja? Sapratu, tā kā toreiz, kā es sapratu par Jēzu un visu, tā kā es, esot kristietībā, saprotu šī cilvēka komentāru, bet es redzu arī, ka šeit nav atvērta sirds, un tāpēc es nezinu, kā jūs uzņemsiet šo atbildi, bet šī ir man atbildi jums. Un cilvēks komentē tā, jūs tik pašpārliecināti runājat, vai esat vismaz lasījusi Bībeli, tas ir ļoti smieklīgs komentārs, ja cilvēks vispār šīm tēmām pieskarās, protams, ka viņš ir lasījis Bībeli, bet labi, tas nāk no jūsu augstprātības, ja? Kristietiskais farizeisms, es teiktu, ja? Neņemiet ļaunā, bet tas ir tas, ko es redzu, jo es tieši tāda arī toreiz biju tieši tā tendēta, jo man likās, ka es esmu vienīgā atradusi to patiesību, un es tagad esmu kristieta un ar Jēzu, un es visu zinu, un es uz visiem skatījos, tā kā, tas jau nav vēl pieņēmis Jēzu, tas ir pazudis, tas ies uz elli. Es ļoti labi atceros šo elementu, šo momentu pie sevis, tā kā es jūs saprotu, ne bišķīt, ne nosodu, bet vienkārši paskaidroju, kā es redzu jūs, ka jūs esat tur, kur es biju, 10, 15 gadu atpakaļ. Tālāk jūs rakstat, un jūs Bībeli, ja, un jūs, ja zināt, kas ir Dievs, varētu to pastāstīt tiem, kuri jūs prāt nezina. Nē, es nesaku, ka kāds nezina, ja, bet ja cilvēks skatās šādu video, kur pirmie kadri ir kā stāvi eņģeļi tur augšā, un tad krīt tā kā, domāts kā dvēseles, un krīt ellē, un tur uguns deg, un, tas Dievs tāds, aizsūtīs, bet viņš jau nesūt, cilvēks pats sev aizsūt uz elli, un vat šitas skats, mīļie, man tur ir pilnīgi skaidrs, ka tas cilvēks nevar zināt to savu radītāju, jo, ziniet, man vienmēr nāk tā asociācija, es kā māte, ja man ir meita, un citiem jums arī ir bērni, ja jums bērni tā kā kļūdās un mācās dzīvot un kaut ko dara un nepareizi izdara, jūs arī tā uz elli prom, tu nešķīsteni, pazūdi no manām acīm. Vai jūs sūtat citu dēlu vai meitu, piesitat viņu krustā, tur viņš izlēja asins, jo bez asins izliešanas nav piedošanas. Pagaidiet, par ko iet runa? Kaut kādiem asins upuriem? Tas ir sātans, tas ir Bāls, tas ir Moloks vecajā derībā. Tas ir tas Jahve, kas, tas ir pilnīgi kaut kas cits, tas nav mans radītājs. Jūs saprotiet? Nē, tas nav. Es esmu šeit miesā, bet es zinu, kas es esmu, tas gars, tā tīrā apziņa, ja, un no miesas nāk, teiksim, caur miesu es šeit esot mācos, un arī, protams, kļūdos. Nav runa par to, ka mēs te esam perfekti, bet es neredzu to Dievu, kas visu radījis, ja, to apziņu, par ko arī gnostiķi runā, ja, es esmu ļoti dziļi šo pētījusi. Gnostiķi par to runā, ja, kad viņi vispār uzskatīja, un tie ir tie pirmie kristieši, saprotiet, par cik es nodzīvoju Anglijā 30 gadus, mana izpēta par to visu, un es pieskāros un iegāju kristietībā, un tad no viņas izgāju ārā, tas bija Anglijā. Un tāpēc man bija tā iespēja, un es ļoti pēties, es ļoti zinātu kāra, un tā kā saprast, kas tas ir pa ceļu, kur es eju, ja, lūkšanas un viss. Un es saprotu to, ka arī gnostiķi, agrīnie kristieši, ja var teikt, ka viņi kristieši vai tā kā ticīgi, vai tā kā tie, kas sekoja Jēzum, viņi saprata daudz ko daudz vairāk. Tad viņu tās mācības un viss tas, kas tā kā bija patiesas garīgas mācības, arī Jēzus mācības, tika noliegts un nosaukts par herētiskām. Un kas tad to darīja? Katoļu baznīca. Katoļu baznīcu, kur arī salika kopā Bībeli,
bet viņu mainīja tikreiz un tikreiz, tad tur ir apokrāfiskās, tas vārds angliski un latviski man ir grūtības viņu tā uzreiz pateikt. Apokrifa, jā, teiksim tās grāmatas, tad viņas ir, tad viņas nav tur. Vārds sakot, daudzas lietas Bībelē ir garīgas, saprotiet, viņas ir alegoriskas, jā. Un tas, ko jūs pastāstiet par to Dievu, tiem, kas nezina, jūs varbūt zinat, bet, saprotiet, ja es redzu tādu video, man ir skaidrs, ka cilvēks vēl ir nozombēts, viņš tic, ka viņš ir maziņš, niecīgs, ka viņš nav nekas, bet tas nav, ko mācīja pats Jēzus Kristus, ja mēs runājam tā. Arī viņš par viņu var alegoriski redzēt daudz ko un saprast, bet kā skolotājs, kā pravietis, kā mācītājs, kā nācis tāds, kas tiešām mācīt cilvēci, ja, viņš nerunāja tā, ka tu nekas te neesi. Viņš runāja uz celšanu, viņš mācīja to garīgo ceļu, viņš rādīja ar piemēru par mīlestību, par visu. Kur tas viss ir palicis? Ir palikusi tikai plika reliģija, farizeisms no Jēzus Kristus, ja? Un tas ir tas, ar ko reliģija operē šodien. Tā es to redzu. Katoļu baznīca vienkārši sistēmā, saprotiet, arī zem viņiem ir arī sistēma par to, kā mēs dzīvojam šai komercijas sistēmā, kāpēc tika radīts dzimšanas apliecības, kas tas ir. Ja es jums pastāstītu visu, ko es esmu izpētījusi un sapratusi, jums mati stāv uz celtos. Un tas viss ir zem reliģijas, tāpatās kā šīs doktrīnas par aizies uz elli un tas un kas. Saprotiet, elli jau citiem ir šeit uz zemes. Viņi ir izvēlējušies to, tāpēc, ka viņi dzīvo pretrunā savai dievišķai sirdsapziņai un radītājam, un es arī kādreiz dzīvoju ellē, un es domāju, kas te notiek, ja? Un tad es, zinot jau Dievu no bērnu kājas, es zināju, ka ir Dievs tāds, Dievs radījis, zināju to, es sapratu, bet tad savā laikā, kad lietas izmainījās manā dzīvē, es pievērsos tā kā caur reliģiju, kā man arī vadīja, un es uzskatu, tas bija tieši tā radītāja tāds virziens, ka man bija jāiziet caur tai reliģijai, jo tajā arī es daudz ko sapratu, saprotiet, es visu to nenoliedzu, ka tas ir bijis līdz zināmai robežai labi, bet tad, kad tu audz, tu kā pa tām apziņas un garīgām trepītēm augšā, ja, tad, kad tu sāc saprast, ka tas ir tas pamatlīmenis kristietībā, bet cilvēki paliek tajā nozombējās un pazūd. Faktiski baznīca viņas pazudina ar šo, jo viņi neiet tālāk, viņi nespēja, jo visas zināšanas, ko Jēzus mācīja, par ko gnostiķi runā, ja, tas viss ir herēzija. Bet tas, ko baznīca dara, tas ir ļoti labi. Kad lika špricēties cilvēkiem, sēdēja aglonā cilvēki aiz vārtiem, aiz sētas, kas nevarēja ieiet tur tā kā viņi gribēja Dievu lūgt, bet sēdēja tur valsts vīri, šitie te sātanisti, ja, sātanisti pilnīgākie, tie sēdēja tur dievkalmojas priekšā, un tagad tur baigie un vēl runās, un vēl kancelē lien un runā. Saprotiet, tas ir reliģija, un tas ir arī šī verdzības uzspiešana, šī zombēšana cilvēku par vergu, par grēcinieku. Tas ir, kas ir reliģija, un tas nav, ko Jēzus Kristus mācīja. Viņš teica, jūs darīsiet tādas lietas, kā es, un vēl lielākas lietas jūs darīsiet. Viņš paskaidroja, kā garīgi ir jāaug. Paklausieties, es esmu ielikusi tur video par Williamu Donahue, kur viņš stāsta, ja? 90. gados viņš saprata šīs lietas. Tad es nevarēju to pieņemt, kad es biju kristietībā. Es to tā herētiķis, tāpēc, ka es biju nozombēta. Bet tad, kad man sākās saprašana, ka es ieraudzīju visu arī kā kristietība ienāca Latvijā, Eiropā, kā viņu jezuīti, kā saka, viss ar varu, ar vardarbību, ar zobenu, varmācīgi kristīja cilvēks. Kur tur ir mīlestība? Par ko jūs runājat? Tās ir programmas. Un tas nav tas Dievs, kas radījis mani. Viņš ir tīra apziņa, tā gaisma, par ko es pateicos, un es tiecos uz viņu. Un es arī kļūdos un mācos, un viss tas ir. Bet nestāstiet man, kad, teiksim, tas, kas radīs visu, ka viņš tas sūtīs uz elli. Ziniet, asins upurs un viss šitā iniciācija tajā visā lietās, par ko kristietiskā baznīca māca. Tas ir totāls sātanisms. Saprotiet taču to vienreiz, un man neviens citādāk nepārliecinās, jo es to esmu ieraudzījusi un sapratusi pati.
Caur visu, caur savu izpēti, caur savu sirdi. Tāds nav Dievs.